Biohacking. Jā. Mārketings vai tomēr tajā kaut kas arī vairāk izmanto? Nav melns un balts. Jā. Tā izzinātne vai mārketings? Tur ir zināmā mērā tur ir mārketings, bet tur ir arī zinātne. Tad varbūt labāk ej biohackingā nekā nedara neko. Es teikšu tā, bet tāpat kā pilnīgi visam vīnu ir jādzer ar mēru, jābalē ar mēru, viss dzīvē ir jādara ar mēru. Kaut kur jau, protams, tas biohackings citreiz aiziet kaut kādās anomālijās. Tas, kas man varbūt tā mazliet, teikšu tā, man personīgi varbūt nepatīk, kad šie biohacking cilvēki kaut kādā brīdī, viņiem tāda nav medicīniskās izglītības, viņi ļoti iedziļinājušies dažādos biohacking tematos, viņi sāka oponēt, strīdēties ar profesionāļiem, kas tajā ir ieguldījuši nevis tur, nezinu, gadu, 2, 3, bet 10, 20, 30. Ja? Viņiem ir šī medicīniskā bāze. Es varu teikt, ka nevienmēr arī tie, kas ieguvuši medicīnas izglītību, arī spēja sekot līdzi tam, kas notiek jauns. Ja, tad arī medicīnas profesionāliem ir jāsaprot, kas no tā biohacking tiešām ir vērtīgs.